Esiet sveicināti! Šodien runāsim par to, ar ko esam sastopušies paši – par rotvīrusu. Raidījuma gaitā noskaidrosim, vai pulverītis var palīdzēt atgūt organismā zaudēto šķidrumu. Kādēļ vasarā būtu ieteicams nesāt līdzi ziepes un kādēļ uz slimnīcu būtu vēlams ņemt līdzi rotaļlietas. Bet sāksim ar to, kas tad ir rotvīrus. Par to mēs esam sākuši runāt salīdzinoši nesen. Vai tā ir kāda jauna 21. gadsimta slimība? Nē. Tā ir tā pati nemazgāto roku kaita. Tikai runāt par to ir drusku neērti. Jāpiemin vien tas, ka rotvīrusu saslimšana norit ļoti smagi, un maziem bērniem bieži tās gaitā ir jādodas uz slimnīcu. Vēl pirms 30 gadiem par rotvīrusu infekciju neviens neko nezināja. Saslimušajiem tika diagnosticēts infekcijos gastroenterīts. Šobrīd rotvīrusa infekcija ir bieži sastopama saslimšana, kas izplatās kontaktceļā ar šī vīrusa izplatītājiem. Pērn vien Latvijā reģistrēti 3000 gadījumi. Visbiežāk slimo zīdaiņi un bērni līdz 4 gadu vecumam. Dažkārt rotvīrusu mēdz dēvēt arī par netīro roku slimību, un tā ir viegli sajaucama ar citām infekciozām saslimšanām. Sendēšanās ir parasti saistīta ar toksīniem vairāk un tā, bet te iet runa par vienu no zarnu infekcijām, kas ir ļoti izplatīta Latvijā un visā pasaulē, un visbiežāk tiek novērota maziem bērniem. Tikai pēc klīniskām pazīmēm ir samērā grūti pateikt. Protams, ir tādas infekcijas, kas varbūt nav tik bieži tagad sastopams bērniem, kā dizentērija, kā salmoneloze, tur ir savas pazīmes, kas nedaudz atšķirās, bet ne visos gadījumos. Tā kā, lai īsti pateikt, vai tā ir rotvīrusa infekcija, ir vajadzīgs speciāls analīzes, kurās to rotvīrusu pierāda. Pārējos gadījumos mums var būt tikai aizdomas par šīs infekcijas veidu, bet tādi pierādījumi ir jāmeklē tiešām laboratorā izmeklēšanā. Rotvīrusa slimības simptomi attīstās diennakts laikā. Inficētā persona vīrusu izdala vidēji 7 līdz 8 dienas. Bērniem ar rotvīrusa infekciju caurēji parasti ilgst 3 līdz 7 dienas, bet atsevišķos gadījumos tā var ilgt līdz pat 2 nedēļām. Saslimšanu bieži jauc arī ar parastu saaukstēšanos jeb gripu, kad novēro iesnas, augstu temperatūru un sāpošu kaklu. Vēlāk parādās arī vemšana, ūdeņainas konsistences caurēji un galvas sāpes. Jo slimība jau var noritēt ļoti smagi, ar izteikti vemšanu, nelabu dušu un tas, kas notiek zarniņās, ja tur tās zarnu epitelija šūniņas noārdās un uzsūkšanās ir traucēta, un tā kā viss tās diskomforta sajūtas, ko bērns pat nevar pastāstīt, bet tās viņam noteikti ir, tās ir diezgan ilga perioda. Tā pati slimība ir bīstama sevišķi akūtā periodā, jo akūtā periodā, ja jūs nenovērtējat to lielo šķidrumu daudzumu, ko bērns zaudē, un tas ir šķidrums un sāļi, kuru dēļ, teiksim, visu organisms cieš. Tas nav tikai, ka viņam ir nelaba duša un nepatīkama, viņš negrib ēst un dzert un viņam ir augsta temperatūra. Bet mums var būt arī ļoti smagi gadījumi, kuru rezultātā bērns var aiziet bojā, jo orgānu sistēmas cieš pilnīgi visas. Pirmkārt, teiksim, nieres var būt. Apkārtējā vidē uz dažādiem priekšmetiem rotvīrus var izdzīvot no 10 līdz 15 dienām. Bērnu rotaļlietas un citi kopīgi lietojami priekšmeti kā ziepes un dvieļi ir veids, kā šo vīrusu izplatīt un nodot tālāk. Jāatceras, ka vissvarīgākā nozīme rota infekcijas izplatības ierobežošanai ir personīgās higienas ievērošana. Pēdējā laikā mediķi izvērtē katru konkrētu gadījumu, un nav teikts, ka bērnam saslimstot, viņš noteikti tiks nogādāts slimnīcā. Taču, ja slimība noris smagi, un ja caurēji nerimstas, tad ir jānoskaidro, vai tas ir rotvīruss vai, piemēram, salmoneloze. Lai to izdarītu, ir jāveic virusoloģiskā diagnostika. Tā kā rotvīrusam ir vispārēji simptomi, to var diagnosticēt tikai laboratorijā. Rotvīrusa diagnostiku veids komplicētākos gadījumos, un tā noteikšanai izmanto īpašus testus. Testa procedūra ir diezgan vienkārša. Ja? Pacientam jāsavāc izkārnījumus mājas apstākļos, ja? Ir speciāli feiču trauciņi, un pēc iespējas ātrāk jānogada uz laboratoriju. Un tad mēs burtiski 10 minūšu laikā varam noteikt, vai feices ir rotvīrus vai nav. Un tad ārstam ir vienkāršāk un vieglāk uzstādīt diagnozi, ja? Un uzsākt adekvātu terapiju.
Lateksa aglutinācijas tests ir ātrs, efektīvs, ar augstu jūtību, un tam ir salīdzinoši nelielas izmaksas. Latvijā tas pazīstams jau vairāk kā 10 gadus. Pirmais solis mēs sagatavojam izkarnījumus, atšķaidām ar speciālu buferi, pēc tam uzpilinām uz speciālas plāksnes un sajaucam ar reagentu. Un pēc 3 minūtēm mēs nolasam rezultātu. Parādās aglutinācija, tad tas ir pozitīvs rezultāts. Ja aglutinācijas nav, tad tas ir negatīvs. Bez rotavīrusa noteicošā testa slimniekam ieteicams paralēli veikt arī vispārējo asinsainu un citas analīzes. Tās var noderēt gadījumā, ja rotavīrus neapstiprinās, taču šādi laicīgi var diagnosticēt kādu citu vīrusu izraisītu infekciju. To, ka rotavīrusa slimības gaitā mēs zaudējam daudz šķidruma, par to būs dzirdējis, es domāju, gandrīz katrs. Tātad šķidruma daudzums organismā ir jāatjauno. Bet ko darīt gadījumā, ja mazulis atsakās dzert tik daudz, cik tas ir nepieciešams? Un kādus speciālos šķidrumus mēs varam pagatavot mājās paši? Ar rotavīrusu sasirgušos vieglākajos gadījumos ārstē mājās, izmantojot rehidrona šķīdumu un ievērojot diētu. Jāatzīmē, ka antibiotiku lietošana rotavīrusam nelīdzēs. Pirmā lieta, kas vecākiem būtu jāuzsāk, ir jāuzsāk bērnu dzirdināšana. Un dzirdināšanai vislabāk būtu, kāpēc dzirdināšana? Dzirdināšana tāpēc, kad ir ļoti nopietni šķidrumu un elektrolītu zudumi. Un tieši tāpēc tīrs ūdens dzirdināšanai nebūs īsti pareizā viela, ko izmantot, būtu jāizmanto speciāli orālai rehidratācijai, jeb dzirdināšanai paredzētie šķīdumi, kurus var nopirkt aptiekā. Ja mēs runājam par apjomu, tad bērnam ir jāizdara ļoti daudz. Un šī liela apjoma dzeršana, tas nenozīmē tā, ka tiek pielikt krūzīti pie mutes un tā krūzīti tiek vienā paņēmienā izdzerti. Ir jādod dzert pa maziem malciņiem. Un tas apjoms aptuvenais, kas ir jāizdzer, vidēji tie ir 100 ml kilogramu, katru bērnu svaru kilogramu. Un ja mēs rēķinām, teiksim, 10 kilogramīgam bērnam, 4 stundās būtu jāizdzer vai 6 stundās būtu jāizdzer ap litru. Tas ir daudz. Šādu šķīdumu iespējams pagatavot arī mājās no 8 teikarotēm cukura, 1 teikarotes galda sāls un 2 apelsīnu vai greifrūtu sulas uz 1 litru ūdens. Tas jālieto pa glāzē ik pēc stundas. Ja dzirdināšana nav līdzējusi, zaudēts liels šķidruma daudzums, slimnieks atsakās dzert šķidrumu, nav urinācijas, kā arī smagākos atūdeņošanās gadījumos, nepieciešama ambulatora ārstēšana vai pat intensīvā terapija. Slimnīcā ārsts novērtē bērnu stāvokli, novērtē, cik liels tas šķidruma zudums ir, un viņš tiek iedalīts 3 pakāpēs. Ja ir viegls šķidruma zudums, tad arī mēs šeit veicam dzirdināšanu, jeb medicīniski sauktu orālo rehidratāciju ar šiem pašiem šķīdumiem, ko es ieteicu vecākiem mājās turēt un dzirdināt, ja ir nepieciešamība. Ja šīs šķidruma zudums ir vidēji smags vai smags, tad mēs uzsākam šķidrumu un elektrolītu ievadu vēnā. Slimnīcā bērni parasti uzturas 3 līdz 5 dienas, un ilgāk arī nav vēlams, taču vīruss organismā saglabājas vēl 2 nedēļas, tāpēc jāizslēdz inficētā kontakts ar citiem cilvēkiem. Ja mēs zinām, vai arī nezinām, tad rotavīrus nav viens, viņi ir ļoti daudz dažādi. Un parasti saslimst pirmoreiz ar to rotavīrusu, kas valstī ir visizplatītākais. Un pēc šīs pārslimošanas rodas imunitāte tieši pret šo valstī visizplatītāko serotipu, ar kuru cilvēks ir inficējies. Tad, kad mēs saslimstam, un pirmā reize parasti ir vissmagākā, jāsaka, ka apmēram 75, varbūt pat vairāk procentiem pirmajā reizē ir nepieciešama ārstēšanās slimnīcā. Tad, kad mēs saslimstam otro reizi, tad jau ar kādu citu serotipu, kas varbūt nav tik ļoti izplatīts. Un pēc otrās reizes rodas tādas krusteniski reaģējošas antivielas, kas pasargā no smagu rotavīrusu klīnikas turpmāk. Proti uzskata, ka pirmās 2 reizes ir visgrūtākās, pirmā vissmagākā, otrājā ir vēl klīniskās izpausmes, 3., 4., 5., 10. un 15. jūs varbūt pat nepamanīsiet, kad jūs esat inficējušies ar rotavīrusu. Jums varbūt nedaudz mīkstāk vēdera izēja vai no rīta mazliet šķērma dūša, un tās būs arī visas izpausmes. Nekādā gadījumā jūs nedomāsiet, ka jūs esat slimi. Jūs domāsiet, varbūt kaut ko pa daudz ieēdu. Gan slimības laikā, gan arī kādu laiku pēc būs jāpārskata ēdienkarte. Saslimušiem vēlams dot ne vairāk kā 2 līdz 3 produktus, proti ūdenī vārītu rīsu putru, banānu vai jogurtu. Atvesaļošanās laikā uzturā ieteicams lietot daudz skāpiena produktus.
Mūsu kolēģi, kuri ilgu laiku pavadīja slimnīcā kopā ar savu mazuli, stāstīja par kādu māmiņu, kura ārstēšanās procesām slimnīcā bija sagatavojusies ārkārtīgi nopietni. Bija līdz bezgalīgi daudz dažādu mantu, profesionālu manikīru piedarumu komplektu ieskaitot. Bet mazulis ilgi, pacietīgi un garlaicīgi spēlējās ar vienu koku mašīnīti. Te nu jāpiebilst, ka slimojot, bērnam atrasties svešā vietā ir daudz garlaicīgāk un smagāk nekā pat mums pieaugušajiem pavadot laiku slimnīcā. Nākamajā sižetā mēs uzzināsim par to, kādas mantas tad būtu ieteicams ņemt līdzi uz slimnīcu un kas būtu jāsagatavo varbūt jau pirms tam. Brīdī, kad bērnam tomēr nepieciešama ambulatora ārstēšana, steigā kravājot mantas slimnīcai, nereti tomēr gadās kaut ko aizmirst. Jebš arī māmiņas paņem vairāk lietu, kas nepieciešams viņām pašām, kā kosmētiku un žurnālus, un dažkārt neiedomājas, ka tikai ar vienu līdzpaņemtu rotaļlietu mazulim nebūs gana. Slimnīcā sastaptajām māmiņām vaicājām, vai viņas zināja, kādas lietas jāņem līdzi dodoties uz slimnīcu. Обязательно одежду и лекарства свои какие-то. Я тоже вот взяла игрушки. И вот и покушать тоже ребеночку. Ну, такое. Гигиеническое, все туалетная бумага, мыло, зубная паста. Все такое. Būtībā pirmoreiz vedot nē. Jo, šeit jau es apmēram zināju, kas jāņem līdzi. Pirmoreiz mēs braucām uz rajonu slimnīcu. Un tad bija tā, ka nebija līdzi nekā. Bija kas, bija vielas, bija ziepes. Būtībā rajona slimnīcās, šeit tas nav obligāti, rajona slimnīcās ir vēl tas, ka ir jābūt krūzei, karotei, dakšai, vēl tur, var sakot, tādām lietām vēl. Šeit ir higienas preces, protams, šeit ir, būtībā šeit neko. Vienkārši paša lietošanai higienas preces, kas ir vajadzīgas. Mēs braucām no Jēkabpils slimnīcas cemtībām bijām, mēs pat taisnā braucām uz šeieni. Īsti viss nebija līdzi, bet tad mēs pazvanījām vīram un visu atveda vajadzīgo. Katrā ziņā higienas preces, padzerties, arī kaut ko ēdamu starp ēdienreizēm, jo pēdējā ēdienreize ir 5 un līdz vakaram vēl bērniem arī ēsti gribēs. Apģērbu, kāda ziepes, zobabirsti, zobapasti, šampūnu, vieli. Tādas lietas. Kā ar tām mīļākajām rotaļlietām? Arī ir. Vai ne? Vajag. Bērnu tas nomierina. Kaut kas pazīstams un savs, vai ne? Un rotaļlietas ir vajadzīgas. Tas ir vismaz viens gabaliņš no mājas, kas ir līdzi. Un ja bērns ir pieradis mājās rotaļāties, pieņemsim tur ar kādu zeķīti vai kaķīti, tas ir gabaliņš no mājas, gabaliņš no tās pasaules, kas viņam ir pazīstama, kur viņš apķeras, pieķeras un jūtas mierīgāks, viņš jūtas mazliet drošāk. Vēlams bērnam nerādīt visas paņemtās mantiņas uzreiz, bet pa vienai, lai tās pārāk ātri neapniktu. Tāpat arī jāatceras nevien par drēbītēm, ērtiem apaviem un higienas lietām, bet dažkārt arī mamām jāpadomā par savu personīgo krūzīti un ēdienu, ko lietot uzturā pašām. Nevajadzētu ņemt līdzi ātri bojājušos pārtiku. Vēl, esot kopā slimnīcā ar mazuli, vēlams izdomāt, kā bērnu nodarbināt un nomierināt nepieciešamības gadījumā. Mēs esam klēpja sunīši, mums patīk klēpītī, un mums ir viena tāda dziesmiņa, kas ir mamma ir savārstījusi pati, Dievs zina kāda melodija, tā ir no kaut kurienes izdomāta, un vārdiņi ir arī paša domāti, tā mums ir tāda, tā mums bija gan reanimācijas nodaļā mierinātājs, gan tad, kad mēs braucām uz operāciju, mamma gāja blakus un dungoja. Censties pašai būt mierīgai, tas ir mums nav pirmā reize izbaudīts etaps. Ļoti palīdz tēva klātbūtne. Tas ir ļoti iespaido, it īpaši mazo. Runāties, spēlēties, nodarbināt ar kaut ko. Nerādīt tās asaras pašam. Nerādīt, ka raud. Es saprotu, ka bez asarām nav iespējams, bet varbūt pagaidīt tad, kad viņš aizgriežas vai tad, kad viņš piemieg. Un tad ļaut tām emocijām vaļu, tikai lai viņš neredz. Jo tas bērns vēl vairāk tad sāk. Tad viņš nesaprot, kāpēc arī mamma raud. Un ja raud pats tuvākais cilvēks viņam, būtībā kas ir? Mamma bērnam slimnīcā ir sarģeņģelis.
Tiek atvērts arvien vairāk un vairāk vasaras kafejnīcas, kurās mēs varam sildīties saulītē un veldzēt savas slāpes. Bet būsim godīgi, agri vai vēlu pienāk tas brīdis, kad ir jāmeklē labierīcības. Un tad reizumis sākas piedzīvojumi. Pat tad, ja ir pieejams karstais ūdens un ziepes, nevienmēr visi tās izmanto. Tad kā pasargāt sevi un savus bērnus no baciļiem un baktērijām sabiedriskās vietās? Sēžu jaukā vasaras kafejnīcā, malkoju atspirdzinošu dzērienu un ieturu dienas maltīti un apmeklēju arī labierīcības, bet pēc tam atgriežos pie galda, pat neiedomājos par to, cik ļoti pats sev nodaru pāri, nenomazgājot rokas pēc toaletes apmeklējumu. Tomēr dažu āru kafejnīcu īpašnieki nav pat padomājuši par apmeklētāju roku higiēnu. Daudzās āru kafejnīcās ir pārnēsājamās toaletes, kuras ir reāls baciņu midzenis, un par roku nomazgāšanu pēc tās apmeklējuma var aizmirst, jo nav ne ūdenskrāna, ne arī ziepju. Baktērijas ir visur, sabiedriskajā transportā, lielveikalā, āru kafejnīcās, jebkur, kur mēs ejam. Zinātniski pierādīts, ka 80% no visām infekcijām izplatās tieši ar roku kontaktu. Tādēļ viens no elementārākajiem veidiem, kā sevi pasargāt, ir mazgāt regulāri rokas. Bieži. Vienmēr atnākot mājās, vienmēr saskaroties ar kaut kādu netīru virsmu. Bieži. Rokas jākopj, jāmazgā un jākopj, jāmīl, jāsmērē ar krēmu. Sabiedriskās vietās pirms ēšanas. Gan ļoti bieži. 7 reizes dienā, teikšu tā. Regulāri. Neesmu skaitījusi. Vairāks, tiešām, 5-6 reizes dienā noteikti. Kad tik sanāk atcerēties, bieži vien jau aizmirstās. Man liekas, tā ir galvenā problēmā mūsu ikdienas steigā, kad mēs aicinām tie cilvēki par to aizmirstam. Ja rokas netiek mazgāts, tad ir pavisam reāli saslimt ar viltīgo un neredzamo rotavīrusu, un baktērijas tiek iznēsāts pa lielāku teritoriju, kas rada vēl lielāku iespējamības saslimt. Ja kafejnīcā nav pieejams parūpēties par roku higiēnu, tad atgādinām, ka katrs pats individuāli var par sevi parūpēties. Ūdens pudeli vai izsmidzināmo aerosolu, ar kuru noskalot rokas, kas daļēji noskalos arī mikrobus. Mitrās salvetes neaizņems daudz vietas jūsu somā. Šķidrās ziepes ir gana labs izgudrojums, ka jūsu rokas būs pēc iespējas mazāk pakļautas mikrobu pulcēšanās iemeslam, un jūsu somā tās neaizņems milzum daudz vietas. Tomēr, ja jums ir paveicies un apmeklēt āru kafejnīcu, kurā ir ūdens, tad jāievēro daži nosacījumi, lai izbēgtu no baktērijām sabiedriskajā toaletē. Ziepes nav jāņem rokās, jo pavisam iespējams, ka uz tām ir vēl palikuši mikrobi. Uz kopējiem dvieniem mēdz uzkrāties baciļi, jo pavisam iespējams, ka iepriekšējais apmeklētājs nemaz nav nomazgājis savas rokas, tās tikai noslaucīs dvielī pēc labierīcību apmeklējumu. Rokas jāmazgā ar siltu ūdeni, jo augstais ūdens tikai daļēji noskalo baktērijas. Ejot ārā no toaletes, durvis atvērt un aizvērt ar salveti. Pavisam iespējams, ka kāds no apmeklētājiem steigā aizmirst nomazgāt kārtīgi rokas un savus uz rokām esošos mikrobus atstājis uz durvju roktura. Rokas ieteicams vairākas reizes dienā mazgāt ar ziepēm, it īpaši pirms ēšanas, dzeršanas, smēķēšanas, medikamentu lietošanas, dekoratīvās kosmētikas uzlikšanas, rīcības ar kontaktlēcām, pārtikas pagatavošanas un citām darbībām, kad ar netīru roku starpniecību iespējams slimību izraisoši mikroorganismi vai parazītu nokļūšanu jūsu organismā. Svarīgi, es domāju, ir mazgāt rokas, tāpēc, ka mēs saķeram visādus vīrusus ikdienā, jo tagad visādi vīrusi ir kļuvuši ļoti advancēti un gudri. Līdz ar to mums kaut kā tomēr ir, ar viņiem jācīnās un ūdens būtu primārā štela. Mediķi iesaka pasargāt savu mazuli no saslimšanas ar rotvīrusu, to vakcinējot. Vai vakcīnas ir pieejams arī pieaugušajiem? Vai tās pasargā no saslimšanas 100%? Vakcinēt vai nē? Jautājumi ir bezgalīgi daudz, un tos uzdosim speciālistam. Viens no veidiem, kā pasargāt bērnu no rotavīrusa infekcijas turpmākās dzīves laikā, ir vakcīna. Šāda vakcīna Latvijā pazīstam jau vairāk kā 5 gadus. Tā ir profilakse. Tā nav slimības ārstēšana, un viņu mēs izmantojam tieši
lai mazinātu vai izslēgtu iespējamību saslimt ar šo vīrusu. Jāatzīmē, ka pieaugušiem šādas vakcīnas neveic. Vakcinēt var bērnus tikai līdz 6 mēnešu vecumam. Vakcīna tiek ievadīta mutītē, tas ir tāda kā suspensijas veidā, tā nav injekcija. Tātad bērnam ir patīkamā veidā. Vakcīna tiek ievadīta tā garvaidziņu pilinot lēnām, lai izvairītos no iespējamības, ka bērns viņu izvemj. Māsiņas ir apmācītas, viņas to dara, ja, un ļoti viegli panesam. Neviena vakcīna nepasargā 100%. Viņa samazina risku, komplikāciju risku, viņa samazina šo simptomu aktivitāti, tādu agresivitāti, ja mazāk izteikti šī atūdeņošanās simptomi. Varbūt pat, ka slimība norit tik nemanot, ka vecāki saka, jā, mazliet kaut kas mums tur bija, un pat nepamanīs, tie simptomi nav tik izvērsti. Vieglākā formā. Dažkārt vakcīnu pret rotovīrusu veic arī nedaudz vecākiem bērniem, taču jau bez iedarbības garantijas. Protams, tiek izvērtāti arī gadījumi, kad vakcīnu nevar veikt. Nevar veikt, ja ir akūta saslimšana. Ja bērniņš ir līdz tiem 6 mēnešiem, tajā brīdī, kad vajadzētu viņu vakcinēt, viņš ir slims ar augstu temperatūru, viņam ir caurēja, vemšana vai kaut kāds cits simptomi, var sakot, akūta vīrusa saslimšana. Pārējos gadījumos var vakcinēt. Jāskatās, ir jau arī gadījumi, kad mēs nevakcinējam, ja bērniņš ir dziļi neiznests, maziņš tikko, bet tā līdz tiem 6 mēnešiem parasti jau ir daudz maz jau ir atkopjās, bērniņš, un mums ir tāds, mēs izvērtējam to veselības stāvokli, un kad tiek var, tad mēs arī vakcinējam. Līdz šim blaknes rotovīrusa vakcīnai nav novērotas. Ja mazulis vakcīnu izvemj, tad to veic atkārtoti. Vakcinēties pret rotovīrusu var teju visās medicīnas iestādēs. Pagaidām šī vakcīna ir maksas vakcīna, un mums no nākošā gada ir iekļauts potēšanas kabinetā kā obligātā vakcinācija, un visi bērniņi saņem šo vakcīnu bez maksas. Vakcinācija ir 2 reizes. 1 reizi un pēc mēneša atkārto 2 reizi. Mums pieredze jau diezgan liela ir sakrājusies un labi rezultāti, jo bērni nesaslimst. Katrā ziņā tie simptomi nav tādi, lai brauktu uz slimnīcu. Mēs tiekam galā paši mājās. Pirms 2 nedēļām mēs izsludinājām konkursu par to, kura no garšvielām palīdz mazināt atkarību no alerģijām. Atbilžu pienāca tiešām daudz, bet pareizā ir sekojošā – lauru lapas, kurām jāpievieno kliņģerīšu ziedi un sunīšu laksti. Tikai ļoti lūdzu, pirms nodarboties ar pašdarbību, vispirms konsultējieties ar ārsti. Balvu no Žagatas Bodes par pareizu atbildi šoreiz saņem Ilona, kuras telefona numurs sākas ar 28 380. Mūsu kolēģis sazināsies ar jums par to, kā varēsiet saņemt savu balvu. Saudzējiet sevi, jo dzīve ir skaista. Esiet sveicināti!
Mūsu podkastītē ir nonākusi kādas diezgan satrauktas rīdzinieces vēstule. Pēdējo mēnešu laikā man vīra dzīve galīgi sagājuši šķērsām. Viņam sāp muguru, nevar ilgāku laiku nosēdēt, grūti piecelties, jo lauž krustus. Mums gāja seceni pat laivošana, un šogad tik skaistas krācis. Vīrs nejūtas labi, arī no parastas pasēdēšanas dārzā viņš izvairās, jo saudzēja muguru no caurvēja. Tikai uzlīmē piparu plāksteri un saka pāries. Atceros, ka līga bija arī viņa vecstāvam, tikai radikulīts viņu piemeklē jau krietnos gados. Manam vīram vēl nav 40, vai tiešām radikulīts var iedzimt? Vispirms, Dāca, gribu jums pajautāt, vai jūsu vīrs ir bijis pie ārsta? Izklausās, ka nē, jo pretējā gadījumā viņš droši vien zinātu, kā rīkoties. Un tāpēc šodien mēs sākam ar vizīti pie neirologa, kurš par radikulītu pastāstīs sīkāk. Radikulīts ir mugurkaula nervu saknīšu iekaisums. Šī kaita var piemeklēt kā vecus, tā jaunus cilvēkus. Populārākie cēloņi ir dažādas muguras traumas, smagi fiziski darbi, arī sēdošs darbs. Iekaisums, protams, izpaužas ar sāpēm. Sāpes tātad var būt attiecīgi bojātā saknītes zonā. Tātad katram iekaisumam pamatā ir kaut kāds process, ja? Un visparastākais process, kas radikulītam pamatā ir, tātad izmaiņas skriemeļos. Lūk, ja šeit ir mugurkaula skriemelīši, tad šeit ir parādīts, kā sabiezē noslēdzošās plāksnītes, kā izveidojas šie tautā sauktie par radziņiem, šie te spondilofiti. Un lūk, šeit spondilofiti kairina nervu saknīti, un ja šeit ir parādīta vesela nervu saknīte, tad lūk, šeit ir iekaisusi, pietūkusi nervu saknīti. Tātad viņi izpaudīsies parasti ar sāpēm, ar muskuļu savilkumu, ar kustību ierobežojumu, un tas var būt tik labi kā kakla, tā krūša, tā arī jostas daļā. Akūtu sāpju gadījumā, ja tās nepāriet 10 dienu laikā un pretsāpju līdzekļi nav līdzējuši, jādodas pie neirologa, kurš veicot atbilstošus izmeklējumus, noteiks sāpju īsto cēloni. Noteikti un steidzīgi būtu jāiet pie ārsta, tad, ja attīstās kaut kāds muskuļu vājums, reizē ar sāpēm, kaut kāda tirpšanas sajūta, jeb nejūtības zona rokā vai kājā, un tātad it kā tāda sajūta, ka roka vai kāja attiecīgā zonā paliek tā kā vājāka. Tad noteikti un steidzīgi ir jāmeklē ārsta konsultācija, jo tas var rasties diska trūces gadījumā. Diska trūces nozīmē to, ka šīs te disks, kas kalpo kā amortizators pie dažādām kustībām, tātad diska šķiedras var plīst, diska kodols iznāk uz ārpusi, un kā šeit redzams, uzspiež uz nervu saknīti, kā rezultāts ir sāpes, tātad kustība traucējumi, muskuļu savilkums, ja, kustība ierobežojumi, bieži vien cilvēks netiek vispār no gultas ārā, ja. Jāatceras, ka izslimots radikulīts var atkārtoties. Tāpat ir jāizvairās no jebkādām sildīšanas procedūrām akūtu sāpju laikā. Savukārt, ja kāds no mugurkaula diskiem ir iznācis no savas vietas un nospiež mugurkaula nervu saknīti, iespējams būs jārēķinās arī ar operāciju. Es ļoti ceru, ka neirologs pārliecināja Dacas vīru par to, ka steidzami ir jādodas pie speciālista un nevis jānodarbojas ar pašārstēšanos. Bet ko par radikulīti saka Rīgas ielās satiktie cilvēki? Kas tad biežāk noķer šo vainu? Padzīvojuši cilvēki vai vīri spēka gados? Un kā viņi saudzē savas muguras? Statistiski ar radikulītu slimo 15% cilvēku jau ap 40 gadiem, vēlāk šim skaitam palielinoties. Tikmēr uz ielas veicām nelielu aptauju, kurā teju katram sastaptajam ir vai bija problēmas ar muguru. Jā, man ir tieši man ir. Viņš smags taču. Ko jūs darat lietas labā? Kosmodisku nopirko, viņš nepalīdz. Es biju pie ārsta. Sap muguru. Tā, ka es nejūtu neko, kā mēs spēlēt. Bet spēlēt, vai, duciņi. Nopirku šito spināks geļi. Pa 5, pa 6, muguru, viens skaitās, ka jā, nepalīdz neko. Viņam ar muguru, viņam es pat nezinu, kas manī sāpēt. Sāp šeit kaut kur krusti, vai ne? Bet krusti kaut kas tā. Pagaidām tāpat.